interesē viņu viedoklis tagad. Tev savs viedoklis nav. Paga. Man ir vienmēr bijis savs viedoklis. Un man ir jāsaprot, vai viņi pieņem manu viedokli. Ja viņi nepieņem, tad, tad jāņem vīns un jādzerās, ja? Bet es saprotu, ka pa lielam mēs spējam kaut kādā veidā savus viedokļus, pieņemt tā, kā ir, vai nav? Reku mana mīlestība saka trešdiena. Inga beidz pieņemt, izdomāt un taisīt naidu. Kā tu atbildēsi uz trešdienas komentāru? Es naidu netaisu. Es saku, ka man ir pašai savs viedoklis, un man neviens neievilinās kaut kādos liberāļos, ja es esmu radikāliete. Man nevajag liberāļu kompāniju. Agni, prāli, blēd, jop. Tikai ros nesūti, valci vilcienu soti, Agni, joptē. Ko tu pisies ar rozēm, nu? Redzēji, kā es braškām, blēd, killerē metu. Vilcienus. Bet man vilcienus, ko tu pisies ar rozēm, kas tu, blēd, melešķīņas esi? Davai, blēd. Oi, atvainojos par manu krievo leksiku. Vot, Inga, redzi, kā ir. Nu, es šodien atslābinos, es tagad pisogu, tāpēc, ka mums bija svētki tādi, tādi 18. novembris, mēs tur, mana ukraiņa sieva, viņa stāv stenderī. Inga iemācīs, kā. Mana mīlestība. Labi, ka mana sieva nesaprot, kā es runāju latviski. Viņa saka tā, Inga, iemācies. Viņi spēt, blēd, все нормально, viņš не Nē, arī es nevaru pieņemt tādus viedokļus, ka bērniem māca seksu. Es nevaru pieņemt tādus viedokļus, jo es esmu māte 4 bērniem, kurus ļoti labi izaudzinājusi un mīlu, un es nevaru iedomāties, ka maniem bērniem būs jāmācās kaut kāda jebļa. Pagā, trešdien jau nesaka pa jebļu neko. Nu kā te liberāļi tie, kas māca jebļu bērniem no mazotnes, no dzimšanas? Bet pagad, trešdien jau nesaka pa jebļu neko. Kā, viņi saka, jāpieņem man viedoklis liberāļi. Es nepieņemšu liberāļu viedokli. Kāpēc man ir savs viedoklis radikāļu? Kāpēc man jāpieņem dažādi viedokļi? Mācies diskutēt, Inga, saproti? Es māku diskutēt, bet es netaisos Arvi neklusē. Inga pilnīgi pareizi, es arī viņas pusē piekrīt par to, ka nevajag klusināt nostāju. Man arī tāda pat nostāja. Visi šitie te, sākot ar mūsu prezidentu, visi šitos te pīdaras noslaucīt no skatūs. Tā ir ļoti maza tautas daļa, kas uzspiež mums lielāko un normāliem cilvēkiem, kas ir normāli. Viņi māk pierunāt, ievilināt, sakūdīt. Inga, nevis, ka pievilkt, tur viss ir nauda. Jā, tur ir nauda, jā. Bet tā visa. Un pārējie vienkārši tie, kas te tur riņķi izslēdzinā, tā ir ļoti tāda maza darīt. Jebkurš normāls cilvēks Latvijā aizbrauks, tā ir ļoti maza šaura daļiņa tāda. No mūsu kaut kādiem 800,000, cik mēs Latvijā esam palikuši, tas ir varbūt tikai kādi 10 vai 20,000 tādi tie, vai 30, varbūt maksimums tie te skraidājošie. Saucamie bet pat nevar izrunāt. Intradicionāļi. Jā, teiksim tā. Viņi nav daudz, un viņi pasies, ko viņi ir izdarījuši. Ir dabūjuši savu prezidentu ir iekšā. Protams, tas prezidents jau tas jau nav no mūsu puses, un arī ne no viņa puses. Tas viss nāk no citām pusēm. Tas viss, tas ir tās mūsu skatā.